Tu zini, tā ir, par ko es gribu parunāt, tad, kad šī dziesma skan. Es arī atcerējos. Labi, mieru, tikai mieru. Par kaut ko citu parunājam. 32 minūtes pār 9. Signa Mērāna pie mums ir ciemos. Un ikreiz, kad es ieraugu Signa Mērānu, tā man saskrien siekals mutē. Signa, vai tu esi novērojusi, vai tu esi novērojusi šādu, ka šādi saka vēl kāds bez manis? Jā. Ļoti daudz tā saka, un ļoti daudz saka, ka viņi nedrīkstot lasīt manas tvītas un sekot man Facebookā, jo tas varot novest pie kuņģa čūlas. Nē, dažreiz jau to arī kaut ko citu ierakst, bet ļoti reti. Man vienkārši ļoti patīk runāt par ēdienu. Parasti viss ir saistībā ar ēdienu gatavošanu, un jau labu laiku, kā tas labi zināms, arī viss tā pļāpāšana, tā interneta pļāpāšana ir pārvākusies no interneta arī uz fiziski taustāmām lapām 4 sezonu žurnālistikā. Kā jums iet? Jūs esat nomainījuši tipogrāfiju žurnāls, mēs pamanījām, ir kļuvis nedaudz savādāks, un patīk, man vismaz šķiet, ka patīkamāk viņu rokās turēt. Es domāju, ka mums iet labi. Es esmu optimista un es ceru, ka mums iet labi. Bet jā, mēs nomainījām tipogrāfiju. Zini kā, katrs jauns projekts, tu mācies no viņa. Tu uztaisi pirmo žurnālu, saproti, papīrs jau apstāt, ņemam nākošo. Tā mēs esam nomainījuši gan vākus vairākus, gan tagad tipogrāfiju, jo gribās jau labāko. Vienkārši, kamēr tu neesi to darījis, tu nezini, kas ir labākais. Tu apmēram zini, bet viss ir caur praksi. Jūs esat visbiezākais ēdienu žurnāls latviešu valodā, vai ne? Jā. Es vienmēr katru reizi ņemot rokā to žurnālu, domāju, kā var mēnešu laikā šeit tik daudz ēdienas, štruns par to, ka pagatavo gan jau, ka var, bet kā to visu var apēst? Mums ir palīgi ļoti daudz, kas ēd. Mums ir ģimenes un draugi un aukles un auklēm mammas un vīri, kuri jau gaida katru otro dienu, kad aiziet mājās un saka, šodien neko neatnesot. Šorīt ar Dāru bija tieši saruna par brokastīm. Par to, ka Dāra visu laiku man ārkārto brokastis svarīgākā ēdienreiz. Tā ir. Bet vai brokastis taču noteikti nav lielākā ēdienreiz dienā? Kā Signa tur īsti ir? Jā, nav lielākā. Jo mums šorīt rakstīja viena dāma, kur cepot desas, šķīņķus. Jā, tur viss bija. Tur bija tāda sajūta, kad ir mājās tāds maziņš hotels tiek. Cik bagātīgām jābūt brokastīm? Brokastīm jābūt bagātīgām, lai varētu uzņemt enerģiju visai dienai, bet jāņem vērā arī to, ka brokastīm vajadzētu būt arī veselīgām salīdzinoši. Ja katru dienu cepam desiņas un šķiņķi un olu, tad var iebraukt otrā galējībā. Bet Angļi tā dara. Bet vai tad ir teikts, ka viņi ir ļoti veselīgi, piemēram? Bet viņiem dzīves ilgums ir lielāks nekā mums. Viņiem vairāk naudas, tāpēc. Ok. Kas ir šodien tev padomā mūsu brokastīm? Ko tu mums esi atnesusi? Un tev būs arī, protams, kā jau ēdienu rakstošajai dāmai, arī mums jāizstāsta receptes visam. Mums ir kaut kas salds un mums ir kaut kas sāļš. Tas sāļais man ļoti atgādina omleti, un tas saldais man ļoti atgādina krēmšnīti, bet tas tikai tā paraugoties no sava skatu punkta. Tātad es atnesu pirmkārt jogurtu, jo tas būtu veselīgāk sākt ar kaut ko jogurtu veidīgu, ne īpaši treknu, bet lai ir kuņģim labāk. Ko nozīmē biojogurts? Jā, es to pašu arī gribēju jautāt. Biojogurts tiek gatavots no bioloģiskā piena, visbiežāk arī bioloģiskais cukurs, bioloģiskās pārējās sastāvdaļas. Tur, protams, ir noteikts procents. Tas nenozīmē, ka 100% tas ir bioloģisks, bet ir noteikts procents, kurā šķinī produktā citiem ir jābūt bioloģiski audzētiem un apstrādātiem. Tālūk, šis būs tāds viegls dzēriens, netrekns. Sāksim ar to. Pēc tam Tā secība tāda, vispirms tas ir jāizdara. Jā, okay. Bet es teiktu, ka šī pudele ir ļoti liela, jums nevajadzētu tagad visu izdzert. Teiksim tā, ka kāds 3-4 mutītes būs ok, par cik mums ir fritāta. Un tad nākošais mums ir fritāta. Tā nav, omlete. Tas ir gardums, ko Spānijā vienmēr dod no Itālijā. Jā, Itālijā. Kā sauc, ar ko es jaucu to, jo Spāņiem arī ir savs kartupeļu olas sacepums. Patatas con... Nē, tortilja. Jā. Ar ko šis brīnums, ko tu esi atnesus, atšķirās no tortiljas? Tortiljai pamatā vienmēr kartupeļi. Kartupeļi, tad kaut kas cits varbūt pievienots, un tad šis viss ir sāpes. Ar ko šis brīnums atšķirās no omletes?
Teorētiski neko tādu ļoti lielu. Patiesībā tā ir omlete, tikai varbūt ilgāk. Skaistāks nosaukums. Ilgāk varbūt cepta nedaudz. Bet tā doma ir tāpat, tās pašas sakultās olas ar kaut kādām piedevām, kas ir beigās apcepts arī nedaudz krāsnī, lai iegūtu zeltainumu. Un šī ir mums no tagad esošā žurnāla, bet nedaudz ar manu šī rīta iedvesmu, jo es taisīju arī tātad ar prosciutto. Nedaudz timjāns, un tad es leduskapī atradu, ka man ir tāda baravika un balto trifeļu pasta. Un es domāju, kāpēc lai es jums neuztaisītu tādu? Tā kā šeit ir arī vēl nedaudz baravika un balto trifeļu pasta. Tā ir šo brīnumu, tā kā parasta omletes, apkuļ kāds 3, uz akses. Šeit ir 4 olas. 4 olas. Olās iekšā es iejaucu šo pastu un parmezānu sieru sarīvētu. Pannā tikmēr apcep nedaudz 2 minūtes to kaut kādu vītināto gaļu. Uzlējām olu virsū, un tad jācep kāds 5 minūtes, kamēr viņš paliek stingrāks. Tad ir tā kā ar lāpstiņu pa malām jāpabrauc, lai tas viss, kas šķidrais vidū, ir satek apkārt atkal. Un tad cepgalīts gandrīz ir gatavs. Un pēc tam ieliek krāsnī uz 3 minūtēm uz grilu režīmu, lai tikai no augšas viņš apbrūdinās. Var uzbērt vēl sieru, var nebērt. Un tā kā jā, un šis viss gatavs. Un fritātu var ēst gan karstu, gan augstu. Skaidrs. Un kas tagad kastītē, kas tās pa krēmšnitēm ir, ko pastāstīt? Tā ir mana pirmā mūža krēmšnita, ko es uztaisīju. Tā tiešām ir krēmšnita? Tā ir krēmšnita, jā. Pastāst, cik ir, noteikti, visas māsēmnieces pat iekliedzās un saka, klausies, tur noteikti 3-4 stundas ir jāpavada, lai krēmšnita uztaisītu. Tā klāja vaļā, ko tas nozīmē? Tāds 100% recepts būs nākošajā žurnālā, jo patiesībā tas izrietē no tā, ka mums bija degustācija, kur mēs degustējam krēmšnits, un mēs sapratām, ka īsti neviena nebija tāda, kādu mēs viņu redzētu. Un it kā jau nebija doma taisīt krēmšnits recepti, bet tad, protams, es sēdēju, domāju, pagatā, ja nevar nopirkt, tad man ir jāuztaisa. Un tad es eksperimentēju taisīju. Šī ir no kārtīgas sviesta kārtainās mīklas, locīta, man liekas, kādas 5-6 reizes, tā kā ļoti trausla. Un ja vienā tajā posmā kaut kas izjūg, tad viss cauri jāsāk atkal no sākuma. Jā. Zin kā, var jau salocīt to mīklu tur dažas reizes un tā pievērt acis uz to, ka nav tik daudz tās smalkās kārtiņas, pirmajai reizei. Jo es esmu taisījis kārtaino mīklu ļoti daudz, bet šī ir man vislabākā. Es jau vakar Twitterī visiem izbļaustīju, es biju tik lepna. Tā, ka tas lepnums, cits domā, ka tas tāds stulbos nedaudz, bet es tiešām biju lepna, kad man sanāca perfekta kārtaino mīklu. Vai nobaudot to visu ir gandarījums, vismaz pašai, vai ir tās, parasti jau tas ir tas, ko cilvēki saka, vai ir tā vērts, vai nav vieglāk aiziet pie labākā, kūku cepēja, kurš to dara dienā un nopirkt to? Ja būtu tāds, pie kā nopirkt, es droši vien biežāk piestaigātu pie viņa, tāpēc, ka šis ir ļoti tomēr ilgs process, tas tev prasa, labi, tev nav jāstāv 2 dienas klāt, bet tas prasa 2 dienu tādu gatavošanas laiku, bet, ja būtu, ko nopirkt, es nopirktu. Bet, zin kā, kad tu uztaisi pats un tu zini, kas ir iekšā un vēl pēc tam citi saka, baigi garšīgi, tad ir gandarījums man vienmēr. Arī akmens kūku taisītāji dārziņā iemest šajā rītā. Vēl viena lieta mums ir uz galda, bet tas laikam ir pie fritātes jāliek klāt, peperoncino. Kur tu tādu dabūji? To es arī šajā mēneša žurnālā speciāli atnesu, tāpēc, ka to es biju ieteikusi, jo šis mūsu mājās, piemēram, ir kaut kas tāds, kam ir jābūt vienmēr. Tie ir peperoncini, olīveļa ar nedaudz jūras sāli. Un tad tas ļoti labs risinājums arī tiem, ka, piemēram, ģimenē vienam garšo čili, otram negaršo vai ir bērni. Tātad tu uztaisi kādu fritātu maigu. Un pēc tam beigās katrs pats uzliek sev to čili, cik viņš vēlās. Tāpēc es gribēju, lai jūs arī pagaršot, jo man liekas, ka ar to peperoncini ir daudz labāk. Bet, pieņemsim, tev gribās tikai mazu pilīti, to man veselu karoti. Droši vien, tā apmēram tas varētu būt. Mēs ķersimies pie labumiem klāt un atsauksmes mēs tev arī Twitterī sarakstīsim, un ne tikai Twitterī, arī mikrofonā. Signa, mīļš, paldies, ka atnāci ciemos, un mīļš, paldies par gardām brokastīm. Labu apetīti. Paldies. 9:43.